liela spriedze tuvajos austrumos, kas notiek ar Bitcoinu un ko mēs varam sagaidīt. Nemazinās spriedze tuvajos austrumos. Trumps arī ieraksta to, ka šonakt varētu nomirt civilizācija, jo šonakt pēc Latvijas laika 3 naktī iztek šis termiņš, kas tika dots Irānai. Bitcoins mums svārstās 69-68 tūkstošu robežās, vēl joprojām pie 67 ir atvērts CME gaps. Un, attiecīgi, šodien Federālā rezerve arī iepludina tirgu 8 miljardus ASV dolārus. Vai esošā situācija ir mazinājusi interesi par Bitcoinu? Tad atbilde ir nē. Pēdējā dienā ir Amerikas ETF-os liela ieplūde bijusi ar Bitcoin ETF-iem, un kāds valis ir izskaitījis uz Binance 20 miljonu ASV dolāru vērtībā Bitcoinu, par ko tas var liecināt, kad kāds grasās iespējams pārdot, vai arī tā ir kārtējā manipulācija. Vairāk par kripto atradīsim mana profila apraksta linkā.